Sveiki, labdien un laipni lūgt atpakaļ manā kanālā. Šodienas video es jums gribētu parādīt, kā jūs varat uztamborēt skaistu dekoriņu uz jūsu galda, vai uz naktskapīša, vai vienalga, kur jūs vēlaties nolikt, tādu kā mazu groziņu sirsniņas formā. Kā to tamborēt? Es pamatiņam apakšai izmantoju sirsniņas, tādas pašas sirsniņas, viss tāpat tamborējis. Es jums rādīju iepriekšējā video, kā tamborēt šādu te. Tā kā, ja jūs sakojat līdzi manam kanālam, tad iepriekšējā video latviešu valodā bija ielikta pamācība, kā notamborēt šādu te sirsniņu. Tātad, kā mēs tamborējam? Es jums nerādīšu no paša sākuma, kā tamborēt. Ja jūs vēlaties, jūs varat atrast manā kanālā. Viens no pēdējiem video ir, kā tamborēt šo sirsniņu. Tātad vienkārši mēs viņu turpināsim tagad. Tātad izmantojies to pašu izmēru adatu, tā lai jums nesanāk mazāk vai lielāk. Vienkārši izmantojot to pašu adatu, numuriņš 6. Kā jūs varat redzēt, 6-nieciņš. Un tātad neko negriežot nost, uzmetam 2 gaisa cilpiņas tagad, un vienkārši mums vajadzēs aptamborēt apkārt ar vienkāršiem stabiņām visapkārt sirsniņai. Tātad, kā es to daru? Es neko diži atzīšos neskaitu, un tātad liekam adatu nākošajā tuvākajā caurumā. Tātad tas būs šeit. Tas tuvākais caurums, tuvāk manai tamboradatai, un tā tamborējam visapkārt. Kur ir brīva vietiņa, kur var ielikt adatu, tur mēs liekam adatu un tamborējam visapkārt. Šādi te. Es neko neskaitu, teikšu godīgi, un viss sanāks. Šādu te groziņu varat pabeigt diezgan ātri. Es viņu pabeidzu varbūt 20 minūtēs ar visu pamatiņu. Vienkārši šobrīd runājot, varbūt video būs garāks, tā kā nebīstaties. Te, kur ir sirsniņas apakša, šeit kā jūs redzat, tur mēs iztamborēsim, šajā te mēs iztamborēsim 3 vienkāršos stabiņus. Un tālāk atkal turpinam, kā mēs tamborējām līdz šim. Pa vienam vienkāršajam stabiņam katrā brīvajā caurumiņā. Šeit gan iztamborējam 2 tagad. Šajā noraukuma daļā, kur bija, te pašā augšā iztamborējam 2 vienkāršos stabiņus. Un turpinam atkal pa vienam katrā. Šādi te. Šeit, kur bija vidiņš, kur bija tā pēdējā rindiņa no garās daļas, šeit jums sanāk tā, ka jums šeit ir 2 šādi te caurumiņi sako, bet netamborējam abos vienkāršo stabiņu, bet vienā no viņiem, vai šajā, es izvēlos tuvāko. Tad šajā mēs neko netamborējam, bet ņemam nākošo. Šādi te.
tamborējam tālāk. Un šeit mēs atkal iztamborēsim 2 vienkāršos stabiņus, par cik tas ir augšiņa. Un tagad mēs esam pabeiguši šo rindiņu, apkārt tamborējuši esam. Un tagad savienojam stabiņš otrajā gaisa cilpiņā no pirmajām 2. Šādi. Tagad uzmetam 2 gaisa cilpiņas atkal. Un tagad mēs tamborēsim atkal vienkāršos stabiņus uz apli, bet nevis vienkārši, kā mēs durtu šādi te adatu, bet šeit tikai priekšējā cilpiņā. Tātad šeit jums ir 2, priekšējā un aizmugurējā. Bet mēs tamborēsim tikai šeit priekšējās. Viss apkārt, tikai priekšējos. Un šādi te līdz pat rindiņas beigām. Un pēdējais valdziņš šai rindiņai, kur mēs strādājam tikai iekšējos valdziņos. Un tagad, nobeidzot šo rindiņu, atkal vienkārši savienojam stabiņš ar otro gaisa cilpiņu no pirmajām 2 šajā rindiņā, kas bija. Un tātad atkal uzmetam 2 gaisa cilpiņas, sākot otro. Un tamborējam tālāk vienkāršos stabiņus. Viss apkārt un tātad šādi te kopā vēl 4 rindiņas ar vienkāršajiem stabiņiem notamborējam. Tātad, kā jūs redzat, es esmu pabeigusi 5. rindiņu mazajam groziņam. Šeit, šajā brīdī jūs pēc jūsu brīvas izvēles, vai jūs uzreiz pabeidzat darbiņu, griežat nost diegu, visu pabeidzat un groziņš gatavs. Arī jūs tad varat pietamborēt, aptamborēt skaistu maliņu, pietamborēt, kā man ir. Tātad, ja jūs vēlaties skaistu maliņu, kā es šeit tamborēju, tad vienkārši turpinam skatīties video. Tātad, kā jūs redzat, man šeit sanāk beigt rindiņu, šeit sānā. Tātad mēs šeit arī turpināsim tamborēt. Tamborēsim mēs. Liksim adatu nevis kā parasti, šādi te tas izskatītos, bet mēs strādāsim tikai ārējās cilpiņās. Mēs adatu liksim nevis šeit, bet ārējā cilpiņā tikai. Jā, un tātad. Tagad. Nekādas gaisa cilpiņas tagad. Un nevis nākošajā, bet aiznākošajā. Mēs ietamborēsim 5 stabiņus ar 1 apmetumu. Ar 1 apmetumu 5. Un visu laiku tikai strādājam aizmugurējā cilpiņā. Un atkal izlaižam 1 un nākošajā 1 savienojuma stabiņš. Un atkal būs 5 stabiņi ar 1 apmetumu, nevis nākošajā, bet aiznākošajā valdziņā. Un atkal izlaižot vienu valdziņu, nākošajā valdziņā 1 vienkāršais stabiņš, 1 savienojuma stabiņš, un atkal izlaižam vienu valdziņu, un nākošajā valdziņā 5 stabiņi ar 1 apmetumu. Tātad 5 un atkal 1 izlaižam un nākošajā 1 savienojuma stabiņš un atkal 1 izlaižot 5 stabiņi ar 1 apmetumu. Šādi te.
un atkal 5. Un atkal izlaižot vienu, par cik mums sanāk šeit sirds apakša. Man šeit sanāk sirds apakša, tad viens savienojuma stabiņš, izlaižot viens savienojuma stabiņš. Un atkal izlaižot vienu, atkal 5 stabiņi ar vienu apmetumu. Un atkal izlaižot vienu, nākošajā valdziņā viens savienojums stabiņš, un atkal izlaižam vienu un 5 stabiņi ar vienu apmetumu. Un atkal izlaižot vienu, viens savienojuma stabiņš nākošajā valdziņā, un atkal izlaižot vienu, atkal nākamajā 5 stabiņi ar vienu apmetumu. Šādu te groziņu notamborēt ir diezgan ātri. Tā izlaižam vienu, viens savienojums stabiņš, un tad atkal vienu izlaižot, atkal 5 stabiņi ar vienu apmetumu. Tātad šādu te groziņu man tas aizņem maksimums 20 minūtes notamborēt. Ir īpaši, ja tiek piešauta roka. Tātad 5 stabiņi ar vienu apmetumu gatavi šeit. Un atkal izlaižot vienu, viens savienojuma stabiņš šeit. Un mums šeit iznāks vēl viens. Tātad vēl vienu. Atkal vienu izlaižot un atkal 5 stabiņi nākošajā ar vienu apmetumu. 1, 2, 3, 4, 5. Tātad tagad mēs esam tikuši līdz augšņai. Jā, izlaižam vienu un vienu savienojumu stabiņu šeit. Un tātad noliekam to savu topošo skaisto groziņu. Šādi te un izvēlamies te, kur jums bija vidiņš. Iekšpusē šeit. Šeit izvēlamies, ejam tā uz augšu skaisti, un te ir vidiņš būs. Es neko neskaitīšu. Neskaitu godīgi, un pēc izjūtām man viss notiek. Tātad šeit jums būs vidiņš. Ko mēs darām tālāk? Šis ir vidiņš, kaut kā atzīmējat viņu. Parasti izturu šādi te. Un tagad uztamborējam vienu gaisa cilpiņu. Un šeit mēs tamborēsim tā. Šeit būs 7 stabiņi ar 3 apmetumiem, tātad 3 reizes apmetam dziju. Un liekam tamborēt iekšā, iztamborējam pirmo stabiņu ar 3 apmetumiem. Un viena gaisa cilpiņa un atkal stabiņš ar 3 apmetumiem. Un šādi te 7 reizes kopā. Vienu.
Tā man te šeit ir 6 un tātad pēdējo. Tad šeit mums ir vidiņš pabeigts. Šeit mēs atkal noliekam skaisti savu sirsniņu un izvēlamies šeit, kur iet šī daļa, sirds augšējā daļa, izvēlamies, kā teikt, pašu augšējo šajā pusē tagad šeit un akurāti izvēlamies šeit to valdziņu, kurš būs tas augšējais, kā teikt. Un liekam iekšā adatu, bet nevis atkal kā parasti, bet tikai aizmugurējā valdziņā, un savienojam stabiņu. Un atkal izlaižot vienu stabiņu, valdziņu, nākošajā ietamborējam 5 stabiņus ar vienu apmetumu. Un jūsu skaistais groziņš ir pabeigts. Izmetam savienojumu stabiņu, jā, neaizmirstam, un 2 gaisa cilpiņas, un skaistais groziņš ir gatavs. Šādi te. Es parasti daru tā, lai viņš tāds izteiksmīgāks ir. Tā maliņa, šādi te viņu ieplešu. Un tad lūk, jūsu groziņš ir gatavs sirsniņas formā. Jūs tajā varat likt vai kamolīšus, ja vakaros tamborējat, vai, teiksim, kaut vai nagulakas varat ielikt. Nepazudīs, vai vienkārši kādu skaistu dekoriņu Valentīndienai par godu. Un tā tad priecīgu Valentīndienu, visu mīlētāju dienu. Un, ja jums patika šis video, neaizmirstam nospiest lūdzu podziņu patīk. Un neaizmirstam abonēt manu kanālu. Ir daudzas idejas, ko es vēlētos tamborēt bērniem. Mantiņas un ne tikai. Būs arī pasaku tēli daži. Lūk šādi. Priecīgu Valentīnu dienu, visu labu! Atā!